Bez rentgena diagnostikas, diemžēl, dakteris ir kā ar aizvērtām acīm. Tādā veidā rentgens tā ir nepieciešamība mūsdienu zobārstniecībā, jo bez viņa mēs nevaram redzēt, kādā stāvoklī ir jūsu saknes vai, piemēram, kāds ir jūsu kaula blīvums, lai aizvietotu trūkstošo zobu ar implantu un tā tālāk. Tā kā tā ir neatņemama sastāvdaļa, un svarīgi man kā zobārstam ir izglītot pacientu un pastāstīt, ka rentgens mūsdienās viņš pilnīgi nekādā veidā nekaitē jums kā pacientam. Tādā veidā rentgenus mēs varam veikt un varam veikt diezgan daudz, jo rentgena diagnostika mūsdienās viņa var salīdzināt ar lidojumu lidmašīnā, jo, kad jūs lidojat ar lidmašīnā, jūs arī saņemat kaut kādu konkrētu rentgena starojumu, kas pilnībā nekā neietekmē jūsu dzīvildzi. Savukārt, ja jūs, protams, esat rentgenologs, kurš visu laiku tiek apstarots, tad tā ir cita lieta. Bet runājot par lielāko pacientu daļu, tad rentgeni ir pilnīgi droši un tos var veikt, jo vislielākoties mēs veicam digitālos rentgenus, kas pilnībā neietekmē jūsu vispārējo veselības stāvokli.